1. septembris, saulaina diena, svētki. Kā šo svētku svin jaunieši? Kā jūs svinējāt 1. septembri? Agrāk satikos ar bijušiem klases biedriem, tas bija pirmās klasītēs, 2., 3., 4. tā sākot. Pasēdējām pie kāda biedrenīca mājā, klases biedrenīca. Māte uzvārīs kafiju tur biedrenītē un bija kūciņas, mēs pasēdējām, padraiskojamies, kaut ko pablēņojamies, paspēlējamies un tā atzīmējam to 1. skolas dienu. Kāds svin 1. septembri? Dzerot! Tusējoties apkārt arī. Jā. Tusējoties un dzerot. Īsti varbūt iedzert kādu šampanīti, varbūt 1. septembrim. Jā. Kā bez alkohola nevar? Var. Šampanīts un alkohols. Vienu glāzīt jau var. Ar draugiem sadzerot un apsējot. Kāpēc policijas ir ļoti daudz 1. septembrī uz ielām? Pēc galvenais, ka bērni atgriežas no vasaras, no laukiem, no mazpilsētām. Un visvairāk jau viņi aizmirsuši, kā jāiet pāri ielai, kā jāuzvedās vispār uz brauktuves. Ja? Tas ir galvenais. Un vakarpusē, protams, arī var, kā kurš to 1. septembri dažreiz svin ļoti dīvaini. Ja? Nemāk atpūsties, nemāk nosvinēt šo 1. septembri. Jo bieži vien jaunieši tiešām aizraujas ar tādām lietām, kas ir kaitīgas ne tikai viņu veselībai, bet vispār mūsu nācijas veselībai, mūsu nākošām paudzēm. Ja, tas varētu būt arī kaut kādas tabletes, kaut kāda apreibinošas vielas. Diemžēl, kas kopā ar alkoholu ir vēl, pat grūti palīdzēt cilvēkiem, ja paliek slikti, ja, tad daktori nezin, kā viņam palīdzēt. Nestoties to, ka valsts ir krīze, jauniešiem atrodas alkohola nauda. Edgars Aivars, Arturs Lapinskis, speciāli priekš Degpunkta.